kā mēs atkal pavairojam bio tātad, ja? Sākam melase. Jau 90 grami. Normāli, ja? Un Vito. Pēc instrukcijas te mums ir rakstīts tātad 2 šādi mazi vāciņi. Un ūdeni. Nu, to mēs pēc tam pilnu pieliesim, ja? Parasti siltā jau uzreiz, un tad mēs turam siltumā viņu. Šis būs Bovērija ar naturalis, to agrimats, ko var nopirkt. Ja. Te mums pietiks kā ieraugs. Ja. Pārbaudīsim, kas mums tur iznāk. Ja. Tad mēs piepildam pilnu un turam. Ja. Arī pirms laistīšanas varbūt būs labāk šādā veidā. Ja. Otrs veids, ko mēs gatavosim, būs biomiks. Tas šeit arī melase mazliet, jā. Nu, lūk, jā. Melase un Vito. Nu, šie biomikseri ir pārbaudīti. Tur vienmēr sanāk, jā. Kāds lētākais ir, tāda arī nopērkam, tur parasti tagad sausais pulveris, jā. Parasti mums tik daudz arī pietiek, jā. Šādu burku mēs varam kaut vai hektāru jau apstrādāt, tad lūk, šādā veidā viņš tagad ir, jā. Nu, lai labāk aug, arī varam pelnus mazliet, jo citiem patīk bāziskāks tas pH. Saskalojam un nu, mēs viņu arī nākamajā dienā varam lietot. Bet nu, varam turēt arī nedēļu, 2, tad mums augs jau virskārtā parasti trihodermu uzvar. Kā Ivans iesaka, glāzi uz 10 litri, bet te ir ļoti daudz baktērijas, tā kā varam lietot arī pēc instrukcijas daudz mazāk. Arī miglojot uz augiem mēs varam melasi mazliet un Vito, ja gribam likt klāt. Tad arī baktērijas tur labāk iedzīvosies. Bet sevišķi varbūt Bovērija. Visiem.